Sveiki, man sauc Zans Titovs un Titovs laboratorijas YouTube kanālā. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, abonējiet. Parunāsim par lietām, kas ir smieklīgas, jautras, atklāti. Saka, mēs drāžam visu, kas kustās. Drausmīgs tās, vai ne? Kā tev var? Kā tev var invalīdā? Šādi strādāt nedrīkst. Stambulas konference un biseksuāļi. Tas ir interesanti. Ne tikai homoseksuāļi un visi, bet arī biseksuāļi. Aiziet! Stambulas konvencija nebeidz šūpot valdību. Valdība tur domā budžets, Stambulas konvencija, tas un šitais un tā un tā un kā un tā. Un visi tur progresīvie zemnieki, tur visi savā starpā čakarējās. Jauna ideja, kad nevis visu Stambulas konvenciju mēs tā kā atbalstīsim, bet kaut kādu daļu no tās mēs kaut ko tur izvilksim. Kas man nav skaidrs pēc veselā saprāta, ir valsts likumi un ir vajadzība aizstāvēt ģimenes pret vardarbību, lai nebūtu noticis tas, kas ir noticis tur Jēkabpilī un tā tālāk. Kāds sakars tur ir ar Stambulas konvenciju? Tā ir starptautiska konvencija, kas izsaka labu gribu par to, ka mēs aizstāvēsim ģimenes. Man šķiet, ka tie cilvēki, kas grib to darīt, var darīt to caur likumiem. Man šķiet, ka likumi ļauj aizstāvēt cilvēkus pret vardarbību. Cits jautājums, vai Latvijas tiesas un politiskā sistēma to pieņem. Bet tur nav vajadzīga starptautiska deklarācija. Bet kas man patīk? Man patīk, ka parādās visādi meža dīvainīši. Piemēram, biseksuāļi aktīvisti par Stambulas konvenciju. Sociālais dzimums nav ideoloģija, bet sabiedrības realitāte. Biseksuāļi. Izrādās, ka Latvijā ir biseksuāļu biedrība, kas saucās Neons. Viņiem ir sava mājaslapa, smuka kaut kāda tur par organizāciju. Kas ir B+? B+ ir apzīmējums cilvēkiem, kas izjūt pievilcību pret vairāk nekā vienu dzimumu. Šis termins ietver plašu spektru identitāti, kas vienojas ar kopēju īpašību, potenciāli just romantisku vai seksuālu pievilcību pret vairākām dzimumu grupām. B+ apvieno biseksuāļus, panseksuāļus, omniseksuāļus un citus, kuri dažādos veidos pārsniedz tradicionālo heteroseksuālu vai homoseksuālu dalījumu. Panseksuāļi, viņu interpretējumā nozīmē visi. Proti, tā ir organizācija, kas diezgan atklāti saka, mēs drāžam visu, kas kustās. Mums pofīgi. Vīrietis, sieviete domā, ka viņa ir vīrietis, vīrietis domā, ka viņš ir sieviete. Mēs ar visiem mēs te drāžamies, mums viss ir ok. Es neesmu liekulis. Es uzskatu, ka cilvēki savā guļamistabā var darīt, ko grib un kā grib, tikmēr, kamēr tas nepārkāpj kaut kādas likuma robežas. Bet, ja kustības par valdes locekli, kā viņi tur sauc, neatceros, vada arī biseksuāļu biedrība, man tas nešķiet sevišķi pareizi. Man šķiet, ka nav vai politika, vai izvēlēties, kā to meiteni sauca. Tūlīt mēs atradīsim. Ieva Feldmane, kustības par valdes locekli. Es esmu privileģētā pozīcijā, tad tā arī jāizmanto, lai aizstāvētu mazāk privileģētos. Mēs esam aizgājuši tajā diskusijā, manuprāt, pilnīgi šķērsām garām un perpendikulāri un tā tālāk. Cilvēki gultā drīkst nodarboties manā skatījumā, kā viņi grib, kur viņi grib un tā tālāk. Bet tajā brīdī, kad biseksuāļi pieprasa savas tiesības, es nenoliedzu, ka tādi cilvēki mēdz būt, un es neesmu, kā jau es teicu, svētulis un tā tālāk. Bet man liekas, ka mēs esam pārgājuši kaut kādu robežu, kur veselais saprāts vairs nestrādā. Ļaujiet tomēr tradicionālās ģimenes uzturēt kā tradicionālās ģimenes un pat ne perversijas, teiksim tā. Es to saukšu pa izlaidību. Sauciet, ka es esmu stulbs idiots un tā tālāk, bet ja cilvēks tiešām apvienojas biedrībā, kur sauklis ir es drāžu visu, kas kustās, es nevaru to atbalstīt. Es neesmu liekulis, bet es to nevaru atbalstīt. Dariet, kā gribat. Tikai, ejam tālāk.
Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, abonējiet. Paldies, ka jūs atbalstat kanālu, kā vien varat gan abonējot, gan komentējot, gan liekot laikus, gan arī atbalstot ar naudu. Bet es gribu parunāt par satiksmes ministra Švinka sievu. Internetā parādās Twitterī tāds stāsts, kad ir Švinka sieva, kas nodarbojas ar biedrību Skalbes, un tur ir kaut kāda uzticības telefona, kas maksā kosmiskas naudas. Es ieeju biedrībā Skalbe, gribu uzzināt, kas ir ar tiem budžetiem, valsts budžets, nevalsts budžets, ziedot, neziedot, kas tur ir kā. Un man divu nedēļu laikā neviens neko nemāk atbildēt. Beigās, saka, ja mēs atsūtīsim, mēs neatsūtīsim, tad mēs tai meitenei pateiksim, tā šitai nē. Paša Švinkas kundze sazvanīt man neizdevās, jo tur ir viens telefons. Kontakti ir, teiksim tā, vāji. Un beigās man atbild, labdien, paldies par jautājumu. Biedrības Skalbes gada pārskats, jebkuram interesantiem ir publiski pieejama Lučsovas databāzē, kas ir finansiāli ietilpīgs process. Var sakot, tur nav tik vienkārši. Mājaslapā nav. Mājaslapā ir viss par vīzijām, visu pārējo. Tas man izraisīja, neteiksim, dusmas, bet drusku dusmas. Un es nolēmu piezvanīt uz Skalbes telefonu, kas mazina agresiju. Varbūt tas man mazinās agresiju. Zvanu tagad. Labdien! Man ir sakrājušās dažas dusmas. Kā lai es ar tiem tieku galā? Vai jūs varat pastāstīt varbūt par tām dusmām, kas jums ir izraisījis? Dusmas man ir izraisījusi organizācija Skalbe par to, ka viņi nesniedz man gada pārskatu. Kādu gadu pārskatu jūs vēlaties saņemt? Jebkura. Vislabāk būtu pēdējā gada pārskatu, bet... Sakiet, ko jums tas liek darīt? Kāds ir jūsu emocijas šajā sakarā? Šajā sakarā man emocijas ir dusmas sakrājušās, kad es divas... Jūs dzirdat, ka vēlaties saņemt gadu pārskatu, bet jums viņš netiek dots un jūs jūtaties dusmīgs? Jā, bēdīgi, dusmīgs. Jā, un tā kā oficiālā ceļā, tad mēģināt tos gadu pārskatus kā jautāt. Ko nozīmē oficiālā ceļā? Tas nozīmē, ka es piezvanu cilvēkiem, kas atbild par šo lietu, un viņi man nedēļas laikā atbild, ka nē, tā kā viņa nevar atdot, nevar kaut kā viņa tur nesanāk, ka jāmeklē kaut kur citur. Jā, šo es nemācīšu komentēt, jo mēs esam tā kā tālrunis, vai ne? Vardarbības novēršanai, mazināšanai. Es nemācīšu komentēt par gadu pārskatu, bet es noteikti dzirdu, ka jūs jūtaties dusmīgs par to, ka jūs šobrīd jūtaties dusmīgs par to, ka jūs nevarat saņemt to informāciju. Tas ir labi, ka jūs jūtaties tā, bet redziet, tā organizācija apmaksā arī šo telefonu, un man tiešām interesē, kāpēc valdes priekšsēdētāja, kas ir ministra sieva, šo informāciju nesniedz, un kāpēc šī informācija nav sasniedzama, ņemot vērā, kad, skatoties to, kas parādās internetā, tās telefona līnija izmaksas ir ļoti dārgas. Es pieļauju, arī jūsu konsultācija nav lēta. Es tiešām, tā kā šie ir jautājumi, ko jūs jau minējāt, ka jūs prasat mūsu priekšstādātāju, tad tas ir arī tas ceļš, kas mums būtu aiet. Bet mēs varam parunāt par to, kā jūs par to jūtaties. Es par to jūtos ļoti dusmīgs, jo es nevaru saņemt no organizācijas, kas saņem sabiedriskā labumu guvēju, kas saņem no valsts budžeta naudu, un kad es nevaru kā cilvēks, kā žurnālists, kā pilsonis, kā vienalga, nevaru saņemt šo informāciju. Tas man rada dusmas. Tas ir ļoti saprotami. Es saprotu, ka tas ir arī jums darbam nepieciešams. Jūs minat, ka jūs Kaldu? Jūs minat, ka jūs esat žurnālists un jums ir iespējams... Nē, es pārspīlēju, neesmu žurnālists, es drīzāk blogeris, bet tam nav nekādas nozīmes īsti. Jā, bet tā kā jums tas interesē, jūs vēlaties to uzzināt un... Mani tas interesē par cik informēt sabiedrību. Mani interesē šajā gadījumā varbūt pat drusku vairāk jūs. Jūs strādājat organizācijā, kura ir mīksti izsakoties slēpj savas finanses. Tas ir labi. Tātad šis tādums tieši
tiešām ir paredzēts tādiem zvaniem, kur mēs, tā kā šī tālruņa mērķis ir. Tam nav nekādas nozīmes, es atvainojos. Nē, tam ir nozīme, jo vienkārši šis tālruņs, jo kamēr mēs runājam, kāds cits cilvēks mums nevar sazvanīt, kuram tas šis tālruņs varbūt tiešām ir nepieciešams. Es dzirdu, ka jums ir jautājumi par, kas ir saistīti ar organizatoriskiem jautājumiem, un jūs varat zvanīt. Es jautāju tieši par jums personīgi. Jūs strādājat organizācijā, kur droši vien jūs saņemat algu. Es pieļauju, ka viņa nav, es nezinu kādu, man neskauž algas. Starp citu, kāda jums ir alga? Tā kā, šiem jautājumiem es neatbildu. Šos jautājumus jūs varat uzdot visus. Es varu, bet man neatbild. Tur jau man tā dusma rodās, ka es nevaru. Jūs noteikti kā cilvēks, kurš ir šajā jomā, jūs zinat veidus, kā to informāciju prasīt un meklēt. Vai jūs man iesakat meklēt informāciju? Bet šis noteikti nav tā, ka jūs varat, ka šo informāciju jūs nevarat saņemt pie šī tālruņa, zvanot uz šo tālruņu. Es nerunāju ar tālruņu, es runāju ar jums. Jā, bet zvanot uz šo tālruņu, jūs varat saņemt konkrētu informāciju. Es gribētu šo konkrēto informāciju arī saņemt. Kā jūs jūtaties strādājot organizācijā, kurai finanses ir slepenas? Šis nav anonīms tālrunis. Nē, šis ir anonīms tālrunis. Šis nav. Mani sauc Dantītos, es nezinu, kā jūs sauc, bet, ja jūs esat anonīmi, lūdzu, bet kā jums pašā liekas? Vai, teiksim, sabiedrības dusmas izņemot ģimene, mēs varam ģimenes dusmas un agresiju domāt, bet vai sabiedrības dusmas nerodās arī no tā, ka valsts iestādes vai iestādes, kas saņem naudu no budžeta, ir slepenas un nedod savus budžetus? Jūs pati saņemat algu un nezināt no kā? Jūs vēlaties dzirdēt manu viedokli personīgā, bet šis tālrunis par to nav. Tā kā, ja jūs vēlaties saņemt komentāru no skalbēm, tad jums ir jājautā tas skalbēm. Šī tālruņa mērķis ir uzklausīt cilvēkus, kuriem ir vērtības tieši. Un jums ir jānāk, kur jūs strādājat? Un mēs, mūsu mērķis ir viņus mazināt un palīdzēt cilvēkam ar viņām tik galā. Neņemot vērā par to, ka finansējums ir jocīgs. Šos jautājumus es nekomentēšu, bet kamēr mēs runājam, ka... Jums ir pilnīgi vienalga, no kurienes saņemt algu. Jūs uzdodat jautājumus, uz kuriem es neatbildēšu. Kāpēc? Tāpēc, ka šis nav šī tālruņa mērķis. Ja jums ir jautājumi, jūs varat... Liels paldies jums! Lai jums veicās! Administrācijai un vadībai. Paldies jums! Tā, lūk, parunājām. Labi, nevajag pārspēlēt nekādas dusmas, man lielas nav, man vienkārši ir bēdīgi, kad... Visas organizācijas, kas cīnās par misijām, vīzijām, grib uzlabot visu, ko vien negrib uzlabot, lai tur ģimenē nebūtu vardarbības, lai tos tur nestikt un šitos nestikt un visādi telefoni 24/7, viss eksistē, bet tikko tu paprasi naudu un kas par to un cik par to tā uzreiz negribu stāstīt, nestāstīšu. Par ko jūs cilvēki kaunaties? Ja jūs darat labu darbu, mazināt agresiju, mazināt ģimenēs agresiju, mazināt, tur nezinu, visu kaut ko vien jūs varat mazināt, jums ir psihologu pakalpojumu un tā tālāk. Kāpēc jūs kaunaties stāstīt, cik tas maksā? Kāpēc cilvēks, kas ir pie telefona, viņš tā kā saka, nē, šis nav mans darbs. Mans darbs ir gadījumā, ja vīrs grib sievai iedot ar pannu papīru, tad es varu nomierināt. Viss pārējais mani neeksistē. Ja tur sieva grib vīram iedot, nezinu, ar kastroli pa galvu, tad tur es varu tā kā psihologs palīdzēt. Bet nomierināt mani, ja es uztraucos par valsts budžeta naudu, tas vairs neietilpst manā kompetencē. Ejiet tur un izmantojiet veselo saprātu un meklējiet pats. Nožēlojami, diemžēl, ņemot vērā, ka tā ir ministra sieva, kas ir valdes priekšsēdētāja, ir vēl bēdīgāka, kas tie ir progresīvi, ja? Švinki ir progresīvi. Mēs nezogam, mēs apgūstam, vai ne? Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, abonējiet un atbalstiet mani finansiāli, ja jums tas ir iespējams. Ejam tālāk. Paldies, ka jūs skatāties, parunāsim par bankām. Kā zibens no skaidrām debesīm izrādās, ka par likvidējumās ABLV bankas
aktīvu uzraudzību valstī nāksies maksāt 4 miljonus eiro. Var sakot, bija laiki, kad bankas tika likvidētas viena pēc otras. Par amerikāņi tur pārmeta kaut ko, tur ABLV, Baltic International bankai kaut ko pārmeta. Kā rezultātā patreizajā brīdī Knāps saka, ka ABLV viss bija kārtībā, tas, ko Fincents, ko amerikāņi teica, nav taisnība. Tas, ko saka valsts drošības dienas, ABLV vēl pārmet arī sankciju pārkāpšanu Ziemeļkorejā, arī tur nav nekas taisnība. BIBam, BIPS, Baltic International bankas, kaut kas līdzīgs, arī kaut ko tur slēdz, kaut ko tur pārmet, kaut ko tur tā. Kā rezultātā banka tiek likvidēta, viena, otra, naudas tur ir daudz, un ir cilvēki, kas tur visu laiku kaut ko tur ķerās un skraida un kaut ko tur izzog, es teiktu tā. Kas ir interesanti, teiksim, ar Baltic International banka, tur ir administratore Linda Sniega Svilāne. 23. gadā viņa pelnīja 30 000 gadā. 24. gadā kļūdama par bankas BIBa administratoru 300 000. Var sakot, cilvēku interese izlaupīt banku, kurā ir daudz naudas, ir liela. Jēgas no tā tautsaimniecībai ir, mīksti izsakoties, nekādas. Ja banka kaut ko pārkāpja, atmazgā naudu, nezinu, taisa ar Ziemeļkoreju kaut ko tur, nezinu, tur kā ABLV tur pārmeta kukuļošanu un vēl kaut ko. Ok, banka ir, nomainiet vadību, atlaidiet visu padomi, atlaidiet akcionārus, piespiediet, tas ir iespējams, lieciet akcionāriem pārdot savu īpašumu un lieciet tur cilvēkus, ir uzrauga FKTK, Latvijas banka tagad, lieciet cilvēks, kas spēj, jūsuprāt, pārvaldīt banku, bet neiznīciniet banku. Ne Baltic International banka, ne ABLV nebija vajadzības iznīcināt. Ja ir pārmetumi pret konkrētiem cilvēkiem, tur, nezinu, padomas locekļiem, tur vēl kaut ko, akcionāriem, strādājiet ar viņiem, bet ļaujiet šai organizācijai strādāt, nevis iznīciniet viņu. Latvijas valsts, es teiktu, Santas Burgās personā un nevis Raita Černē, bet Raita Černē meita, kā viņi tur sauc, neatceros, vienalga. Manuprāt, ir iznīcinājušas un nesušas ļaunumu Latvijas bankas sistēmā vairāk nekā Banka Baltija. Bet abas viņas patreiz sēž Latvijas bankas padomē un strādā tur. Man tas nepatīk. Veselais saprāts saka, ka šādi strādāt nedrīkst. Un kādam par to kādreiz tomēr vajadzētu atbildēt. Nevar būt tā, ka tiek iznīcinātas divas bankas, un pēc tam izrādās, ka tur tā kā nekā. Veselais saprāts saka, ka jums jāieliek laiks, jāpaskatās vēlreiz šis sižets. Es jokoju. Lieciet laikus, abonējiet un, protams, atbalstiet mani finansiāli. Paldies visiem tiem, kas jau to dara. Liels paldies tiešām. Latvijas loto iekrita man ziņa acīs, ka viena kundze vinnējusi 1 000 000 eiro. Apsveicu kundzi, visu cieņu, nekādas, labi, druskas skaldība ir, protams, labāk es vēl būtu vinnējis, bet visu cieņu, apsveicu kundzi. Bet ne par to stāst. Viņa ir vinnēja to 1 000 000 senatnes loterijā. Kas man interesē tajā ziņā ir tas, ka ir Latvijas loto, valsts akciju sabiedrība, kura no savas peļņas maksā dividendes. Un kā rakstīts ziņā, tad, ņemot vērā, ka tā ir senāts loterija, un viņi tā kā grib atbalstīt, ko viņi grib atbalstīt, Doma baznīcas un klostera ansambļu saglabāšanu, tad viņi tā kā iemaksā dividendes valsts budžetā, un valsts budžets savukārt maksā par domas atjaunošanu. Un man šķiet kaut kas šeit nav pareizi, jo valsts akciju sabiedrība maksā dividendes, tas ir normāli. Bet viņi jau nenosaka valdībai, kā to naudu tērēt. Tas taču nebūtu normāli. Iedomājieties, ka valsts meži, teiksim, vai Latvenergo vienalga, kas iemaksā dividendes ar uzdevumu, tur nezinu, atjaunot Staburogu. Tur nezinu, vienalga, valsts meži tur varētu, nezinu, ko atjaunot. Vienalga. Pagaidām man nemācēja īsti paskaidrot, kā tas likumīgi tiek noformēts. Jo es principā saprotu, ka varbūt loterija, kuras galvenais mērķis ir atjaunot Doma baznīcu. Okay.
Bet, ja valsts akciju sabiedrība dividendes maksā ar nosacījumiem. Bet, protams, tikko tur sākās valsts iestādes, tā uzreiz interesanti. Es, protams, uzreiz paskatījos, kas mums tur vada. Vada tāds Imants Paiglītis, ir padomas priekšsēdētājs. Un vienmēr es jums iesaku, tā ir tik interesanti, lasām vēl ir valsts amatpersonu deklarācijas. Teiksim tā, Imanta Paiglīša pirmā deklarācija 2001. gads. Praktiski nekā nav. Alga apmēram 1100 latu mēnesī. 1100 mēnesī. Kaut kas tāds, Ok. Visu laiku valsts darbā, protams, dažādos veidos. Tur Rīgas ūdens, pasažieru vilciens, Loto, padomas priekšsēdētājs. Tātad atgādina 2001. gadā. Pliks kā nabaga žurka, baznīca žurka. 2024. gadā zemes īpašumi, dzīvokļi, uzkrājumi Rīgā. Padomas tur kaut kāds loceklis Rīgas ūdenī, pasažieru vilcienā, Loto. Uzkrājumi 91 000, alga plus mīnus 75 000. Nestāstiet lūdzu, ka valsts amatpersonas sūdīgi pelna. Ja cilvēks 20 gados, būdams tikai un vienīgi valsts darbā, spēja uzkrāt 100 000, 91 000, gandrīz 100 000 eiro un saņem algā 75 000. Nē, mīļie cilvēki. Labi, skatāmies tālāk. Edgars Lediņš, valdes priekšsēdētājs, visu dzīvi nostrādājis Latvijas Loto. 2000. gadā viņam piederēja veca mašīna un arī 1100 apmēram mēnesī alga. 2024. gads. Dzīvoklis Rīgā, 5 zemes īpašumi Rīgā, Jurmalā, Lapmešciemā, 2 mašīnas, uzkrājumi 56 000, alga Latvijas Loto valdes priekšsēdētājiem 140 000 eiro. Nedaudz vairāk nekā valsts prezidentam, taču Latvijas Loto nav bēdīgi. Man ir bēdīgi. Mums kaut kāds tas balanss ar tām amatpersonu algām, kaut kas mums tur neiet kopā. Labi, bet par Latvijas Loto es tomēr painteresēšos nākamā nedēļa. Kā tomēr tas iet kopā ar to, ka ir loterija, kas sola atjaunot domu baznīcu un valsts budžetu, kur Latvijas Loto iemaksā savas dividendes. Bet par amatpersonām, vienīgais es tāds stulbens, ka man nav nekāda amata. Veselais saprāts saka, viss būs labi. Lieciet laiku, abonējiet un atbalstiet mani, kā jūs mākat. Ejam tālāk. Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laiku, abonējiet un atbalstiet mani, kā vienu jūs varat. Parunāsim par divkosību. Divkosību es izlasu viena sieviete, kas ir sašutusi par to, ka izrādās aptiekās, reģistrējoties rindā. Ja tu reģistrējies kā invalīds, tad tā rinda iet ātrāk, vai kaut kā tur bez rindas. Un sieviete sašutusi, raksta savās tīklos, pārdomas. Situācija aptiekā. Paņemam savu numuriņu, gaidām, daži cilvēki priekšā, ienāk 2 babulenes. Viena otrai krievu valodā spied to, ka es invalīdi. Ātrāk būs. Ok, es saprotu, visādi var būt, saka tā sieviete. Pašai muguras nerva sāpes bija. Ka ar grūtībām gāja, tāpēc nogrēkoju un izlikos par grūtnieci, paņēma ātro numuriņu. Bet tā frāzars vienmēr tā dara, druski izšāva korčus visiem, kuri gaidīja. Vai tiešām tas ir nacionalitātes īpatnība vai vienkārši bezkaunība, vaicāja sociālā tīkla lietotāja. Ja? Sociālā tīkla lietot. Jūsu divkosība ir vienkārši nožēlojama. Jūs pati sakat, ka tēlojāt grūtnieci, tāpēc, ka jums kaut kas tur sāpēja. Bet nes kāpēc krievalēdīgā babulēni jūs nenormāli uztrauc, ka kā tev var invalīdā. To sauc par divkosību. Jūs sev atļaujat darīt to, ko jūs pārmetat citam. Protams, ka tas ir sīkums, bet veselais saprāts saka, ka dzīve sastāv no sīkumiem. Starp citu, runājot par medicīnu kā tādu. Latvijā ir sūdīgi ar medicīnu, viss ir slikti.lv. Lasu ziņu, 86 gadus vecā Marija pēkšņi sajūtās slikti, viņai bija aizdoms, ka ir piedzīvojusi sirdslēkni, tāpēc izsauca mediķi, slimnīcā viņa pavadīja 25 stundas, bet tā arī nesagaidīja vietu palātā. 86 gadus vecā Marija
Seniori tika apguldīti gultā, kas atradās blakus ārdurvīm, tāpēc bija spiesta gulēt un gaidīt ārsts vilnas cepurē, jo bija ļoti augsts. Seniorais slimnīcā veica vairākas pārbaudas, bla, bla, bla. Pēc 25 stundas ierašanās slimnīcā viņi devās uz mājām, tā arī nesagaidījusi neko. Drausmīgs stāsts, vai ne? Ziniet, kur tas notika? Londonā. Tas notika Londonā, tāpēc domāt, ka visur mums viss ir slikti, mums vajag tiekties, lai būtu labāk, bet ir jāsaprot, ka arī citur ir slikti. Ar medicīnu. 86 gadus veca seniori, kas guļ gultā pie atvērtām durvīm, tad, kad ir augsts ar vilnas cepuri. Man šķiet, ka Latvijā tā nav. Tas ir Londonā. Tā kā beidzam gausties, izmantojam veselo saprātu un ejam uz priekšu, attīstam valsti un priecājamies par lietām, kas ir labas. Bēdājamies, kas ir sliktas un cīnamies ar sliktām lietām. Katrs savā vietā, katrs kā kurš māk. Kaut kā tā. Paldies, ka jūs skatāties, gribu izteikt sajūsmu par žurnālistiem. Žurnālisti mums tomēr Latvijā ir. Laik pa laikam parādās ziņas. Tādi un tādi deputāti, vai tie būtu Rīgas domas deputāti, vai tie būtu Saeimas deputāti, vienalga, saņēmuši kompensācijā par transporta kompensāciju, telpas īres kompensācijas, kas tāds, saņēmuši tik un tik. Rekordists ir tāds un tāds deputāts. Tas un tas saņēma tik par tik, bet ne jau vienmēr, žurnālisti izdrāzīs vienmēr lasu virsrakstu. Jaunie Rīgas domnieki kūtri izmanto transporta kompensāciju. Kūtri izmanto, tas ir pārmetums, vai ne? Es jau viņu aktīvi izmantot. Ārprāts, kā atkal Rīgas domas deputāti kaut kādas kompensācijas izmanto. Tas ir vecais stāsts tomēr un vecais likums. Žurnālisti mēģinās izdrāst vienmēr. Piedodiet par šo vārdu. Bet, ja mēs sākām raidījumu ar biseksuāliem, ko darīt? Tāds seksuāls raidījums sanāk. Parunāsim par to, ko jūs komentējat. Lieciet laikus, abonējiet un atbalstiet mani, ja gribat un varat. Paldies! Paldies, ka jūs skatāties, paskatīsimies jūsu komentārus. Viss ir ok, bet varbūt var beigt diriģēt, tas neraisa uzticību. Padomā. Diriģēšu, man tā ir ērtāk, un es esmu 100 reizes to teicis. Manai mammai tas patīk, ka es diriģēju. Daru šādi. Līdz ar to mammas pārdomas man ir svarīgākas. Ja valstī atrodas svešs karaspēks, valsts ir okupēta. Nav taisnība. Daudzās valstīs atrodas ārzemju karaspēks. Jautājums ir, kādā veidā ārzemju karaspēks ir ienācis valstī. Ar valsts piekrišanu un ko viņš tur dara. Vai viņš okupē, vai viņš tur vienkārši palīdz, kā, Latvijā. Amerikāņi, kanādieši un visi NATO karaspēki palīdz mums aizstāvēties. Un aizstāv citas starpā NATO karaspēks jau aizstāv arī sevi, savas valstis. Tāpēc, ka šeit ir austrumu robeža. Tā kā muldēt par to, ka sveša karaspēka atrašanās jebkurā zemē ir okupācija, ir stulbība. Vācijā atrodas amerikāņu karaspēks atrodas visā Eiropā. Tad, visa Eiropa ir okupēta? Nevajag muldēt. Par latviešu valodu piekrītu jums, bet par tās nīdēšanu padomju laikos gan iebraucot tauzās. Tik daudz rakstnieku, dzejnieku, dramaturgu, kas rakstīja latviešu žurnālu, grāmatu, teātru, izrāžu, radošo vakaru latviskā valodā, kā bija toreiz, tagad nav un droši vien nebūs vairs nekad. Pie tam par pieejamu cenu. Nevis kā tagad, kad retais pat bērnu grāmatu var atļaut blā, blā, blā nopirkt. Padomju vara vienmēr piejaucēja žurnālistus, māksliniekus, rakstniekus, maksājot viņiem lielas algas un izmantojot savā propagandā. Tur nav nekāda sakara ar latviešu valodu. Un latviešu valodas stāvoklis, 80. gados ir nesalīdzināms sūdīgāks nekā tagad. Es atvainojos tas, kad ir Brīvdabas muzejs, ģimenes un teātri, kur latviešu valodā kaut kas notiek padomju laikā, nenozīmē, ka latviešu valoda dominē. Protams, ka ne. Darbā, mācībās, visur krievu valoda dominē. Tā kā, Silvija Linde runā muļķības. Latviešu valodu turpinām. Šitais ir jautrs. Latviešu valodas aģentūra apvainojas uz manu pagājušo komentāru un tagad tu man uzrakstīji.
Konkrētais apgalvojums par to, ka latviešu valoda tiek izmantot ģimenēs, bija izmantots tā un tās pētījuma pieejams izlasāms, kurā tika pētīts valodas lietojums dažādās jomās, bla, bla, bla. Un, var sakot, attaisno to, ka tur vienkārši žurnālisti daudz ko ierakstīja, bet sižetā bija pārteikumi no tā, ko tur izmantoja. Mācieties runāt ar žurnālistiem, lai pateiktu savu skaidru, nevis gari, bet skaidru un droši. Tā nav žurnālista vaina, ja jūs sūdīgi sapratat. Jo tur bija tas teksts par to, ka latviešu valoda ir ģimenēs, un viņai pētniecei bija prieks par to, ka bērni runā ar vecākiem latviski. Kas attiecās uz sasniedzamību, visi darbinieku kontaktinformācija Latvijas valsts aģentūrā ir pieejama, taisnība, ir mājaslapā ir telefona, sazvanīt ir sarežģīti. Mīksti izsakoties vai maigi izsakoties. Mīksti vai maigi, jā, man te viens cilvēks pārmet, ka maigi izsakoties. Maigi izsakoties. Tad bija pārmetums par budžetu. Informācija par budžetu un tā izlietojuma ir katra gada pārskatā. Visi pārskati ir publicēti Latvijas valsts aģentūras tīmekļa vietnē. Nav taisnība. Šis ir konkrēti netaisnība. Ir darbības pārskats, kurā cita starpā 73. lapā ir arī kaut kādi budžeta skaitļi. Man liekas, tur bija kopējais budžets Latvijas valsts valodas aģentūrai, kaut kas tur 2 miljoni, 25 cilvēki, apmāca tur kaut kādus skolotājus un tā tālāk. Bet tas nav gada pārskats. Tas ir brīvi interpretējams stāsts par to, kādi mēs malači, kā mēs tur 38 skolotājus 6 stundās esam kaut kur mācījuši. Un Latvijas valsts aģentūras darbība, man izsauc jautājums, protams. Es redzu, ka tur ir, piemēram, ir tur YouTube kanāls. YouTube kanālā ir video. Un video ir dažādi, gan par to, kā tur apmāca skolotājus, skolēnus un skolotājus. Tādi ir kaut kādi video klipi, bet tā mazā problēma vai milzīgā problēma, var sakot, ir sociālais tīkls, YouTube un Latviešu valodas aģentūra. Skatījumi 40, 68, 85, 73, 96. Tad ir kaut kādi klipi, kas tiek taisīti par mūsdienu urbāno vārdnīcu. Uģis Joksts un 360 skatījumi. 100 skatījumi ir sūds, nevis YouTube. Tas nozīmē, ka jūs, protams, tavu resursu izmantojat, jūs kaut ko tur darat, kaut ko liekat iekšā. Savos gada pārskatos rakstat, kad redz, kā mums tur ir sociālai tīkli YouTube, 28, 58, 68 vienalga sižeti, bet jūs neviens neskatās. Es negribu lielīties, bet manai skatījumi tūkstošos tomēr. Man katru sūdu raidījumu noskatās 8000, 9000, 10 000 cilvēku. Un man nav Latviešu valsts aģentūras budžeta līdzekļi. Es esmu tikai es. Ja jūs nespējat, jā. Tā kā tāds komentārs par Latvijas valsts aģentūru. Mūrniece Ieva, kas ir darbiniece, droši vien valsts aģentūrā aizstāv, bet, piedodiet, nevaru piekrist. Par karogu. Sižets bija par karogu, par to, kad cilvēks tika sodīts par to, ka viņam pie mājas bija gan Latvijas karogs, gan Ukraiņu karogs. Un te cilvēks Andris 29 full. Par karogu nav absurds. Ir viens karogs, nevis 2. Tā ir. Te nav Ukraina. Ja tu nesaproti, lai gan esi pietiekami gudrs, lai to saprastu, te ir Latvijas valsts. Un nav visiem jāskrien priekšā, ne Vācija, ne Polija, ne Francija, ne tā nav tāda. Nē. Cilvēki, kuri grib izteikt atbalstu, līdzjūtību, palīdzību Ukrainai, drīkst to darīt un karināt karogu, Ukrainas karogu. Man šķiet, sodīt par to var tikai debili cilvēki. Atbalstīt to var vēl debilāki. Tas cilvēks ir jāapciecina par Latvijas likumu par valsts karogu pārkāpšanu, un Ukrainas karogs tūdaļ jānovāc arī. Saima pati pārkāp likumu, mums ir viena dzimtene, viens karogs. Ok. Oi, mīļies cilvēki, nav
aizliegts uz viena masta likt 2 karogas. Nav tāda aizlieguma. Cietumā ir jāliek jūs par stulbu domāšanu. Nē, labi, es jokāju. Stulbu domāšanu, par stulbu domāšanu cietumā nav jāliek. Vienkārši jālas likumu. Kāpēc pozitīva virzība notiek tikai pēc tam, kad TV Bojārs, bez tabū, 4. studija vai Zebra ir pacēlus sacāpējuši jautājumus? Saņem atbildi jūsu raidījumā, tas ir tas sabiedrības pieprasījums, uz kuru tad gaidām reakciju. Jācīnā, jābrīnās, cik daudz lietas var tādēļ atrisināt. Kur palikuši gudīgie un kompetenti speciālisti? Tā sabiedrība darbojās. Ir valsts vara, ir tiesību vara un ir žurnālistu vara. Un žurnālistu uzdevums ir pacelt šādus jautājumus. Tas nav ne labi, ne slikti, bet bieži vien arī valsts pārvaldē strādājot, tu neredzi tās problēmas. Un žurnālisti uzdevums tiešām ir šad un tad tās lietas jundīt. Tā tas eksistē. Galvenais un pareizākais un labākais ir tas, ja tās valsts iestādes reaģē uz to. Nevis saka, pofit, lai taču viņi vaukšķi. Ja. Kaut kā tā. Liels paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, abonējiet, komentējiet un, protams, ja jums ir iespēja, atbalstiet finansiāli manu raidījumu. Liels paldies visiem tiem, kas atbalstīja arī pagājušo raidījumu. Bija nedaudz ziedojuma pieplūdums. Es gandrīz esmu izgājis uz to, ka tas raidījums būs uz nulēm. Bet liels paldies visiem tiem tiešām, kas atbalsta. Paldies, ka jūs skatāties. Līdz nākamajai nedēļai.